Sveiki! Beidzot ilgi gaidītais video ir klāts. Šajā video parādīšu, kā es ieveidoju savus matus. Jautājumi bija ļoti daudz no meitenēm par šo tēmu, tāpēc es izlēmu iefilmēt video par to, kā tad es ieveidoju savus matus. Viss, kas mums meitenes būs vajadzīgs, lai ieveidotu skaistas lokas, būs taisnotājs. Pirms matus sāku veidot, es viņus izķemmēju. Taisnotājus parasti uzsildu uz 170 grādiem, un tad es, draugi, ņemu šķipsniņu. Ir reizes, kad es ņemšu lielākas, bet šoreiz labi, lai iet tādas smalkākas šķipsnes, un tad es vienkārši griežu lūk šādi taisnotāju. Un loka ir gatava. Redziet, šādi apmēram sanāk. Var ņemt lielākas. Man personīgi patīk, ka lokas ieveidojas tikai vairāk uz matu galiem, un kad viņas tā kā nesākas no saknēm, jo man nepatīk lokas, kas sākas jau pie saknēm, tā kā es nekad tādas neveidoju. Parasti, kad veidoju matus, tad es vienmēr veidoju matu galus. Jā, un šādi ļoti vienkārši. Redzēju, tādas ļoti vieglas lokas sanāk. Man ļoti patīk tas, ka šādas lokas ieveidot sanāk ļoti ātri un tas neprasa daudz laika. Tagad ieveidosim otru pusīti. Otru pusi es vienkārši ņemu šķipsniņu un griežu viņu tā kā uz pretējo pusi. Lūk, šādi. Redziet, un tad tā loka smuki uz to pusīti ieveidojas. Man patīk arī tas fakts, ka šādi veidojot matus, es pārāk nebojāju matu saknes, tikai matu galus, jo, kā visiem zināms, tad matu galiņus mēs ik pa laikam meitenes tāpat apgriežam, līdz ar to tas nav tik traģiski, ja arī tie mati galos bišķi sabojājās, jo es, piemēram, cenšos matu galus apgriezt, reizi pusgadā es viņus apgriežu. Varētu pat biežāk to darīt, bet es griežu apmēram reizi pusgadā, un tad arī viņi tā veselīgi un forši man aug. Nākamais solis, ko es daru, es bieži vien izbraucu šādi ar rokām cauri tām lokām, lai viņas ir tādas vieglas, dabīgas. Lūk, šādi. Un šāds arī meitenes sanāk beigu rezultāts. Ļoti dabiskas, vieglas lokas, kuras arī ļoti ātri var ieveidot. Manuprāt, ļoti skaisti. Meitenes, paldies, ka jūs skatījāties šo video. Es ceru, ka jums bija noderīgi. Pamēģiniet šādi ieveidot matiņus. Es domāju, jums ļoti labi sanāks. Un tas prasīs tiešām maz laika un sanāks ļoti ātri. To pat var darīt no rītiem. Es vienmēr pirms darbiņa no rīta pieceļoties ātri ieveidoju šādi matus, un tad visu dienu mati izskatās ļoti labi. Iesūtiet man bildītes, kāds sanāca rezultāts. Now you're gone. I realize my love for you was drawn, and I miss you here.